Labvakar! Gadu mija parasti ir laiks, kad mēs varam atskatīties uz aizvadīto gadu, kāds tas mums katram ir bijis, un iezīmēt galvenos uzdevumus nākamajam gadam. Kādi tad ir šie darbi vai sasniedzamie rezultāti, ko mēs katrs sagaidām no nākamā 2025. gada. Gadu mija ir arī laiks, kad es vienmēr pasaku paldies tiem, kur rūpējas par mūsu valsts drošību. Tie ir cilvēki, kuriem mēs uzticamies. Un tieši uzticība ir, manuprāt, lielāka atslēga šiem gaidāmajiem izaicinājumiem 2025. gadā. Nākamais gads nesolās būt rožains gads. Mēs redzam šīs dažādas prognozes ekonomikā, sociālajā aizsardzībā, civilajā aizsardzībā un dažādi daudz nopietni izaicinājumi. Mēs redzam šo valdības darba kvalitāti, bet ja mēs katrs uzticēsimies sev tuvākiem cilvēkiem, saviem ģimenes locekļiem, saviem radiniekiem, saviem darba biedriem, mēs kopā šīs visas grūtības pārvarēsim. Tas nav nekas nepārvarams. Taisn otrādi, ja mēs uzticamies, esam pietiekoši gudri un drosmīgi, mēs varam panākt to, ka nākamais 2025. gads katram no mums, katrā ģimenē, katrā kolektīvā un visā valstī kopumā ir labāks kā pagājušais. Es novēlu jums katram būt gudriem, drosmīgiem un uzticēties saviem tuvākajiem. Laimīgu jauno gadu!